sausais mačs viņam pret Audu 0-0, un tad zaudējums Jelgavā 0-2. Jau pieminētais panākums pret Tubrus 2000 un aizvadītajā nedēļā kausa mačā, spēlējot Jaunmārupē pret Mārupes komandu. Arī trāpīja pa vārtu konstrukciju, un ļoti interesanti Rafaļskim bija atbildē, kurš bija atslēgas brīdis. Tā paraugāmies, varbūt šeit kāds atslēgas brīdis, sitiens un jautājums, vai Lizunovam vispār tur bija jāiztiek šī bumba. Vismaz viena kāja nofiksēta uz sānu līnijas, iespējams, ka bija, bet arī pat tādas nianses var pēc tam pārbaudīt, ja gūst vārtu Supernova. Bet tagad Mārcis Ožs jau ar kājām spēlē Mārcis Ožs. Un rikošets pārliktīs Lizunovs. Neiesit bumbu vārtos Lizunovs kādā veidā. Nu, Lizunovs vai tik nepaslīdē pirms savas sitiena, bet Mārcis Ožs. Viņš izkārto savu sitienu, jā, protams, ka šī darbība kreiso pavirza ar labo uzsita. Bumba trāpa pa Martinu Žuzē un pa saudabīgu trajektoriju uzlido augstu gaisā. Un tālāk jau futbola dievs lēma, kur tā bumba piezemēsies. Piezemējās pret vārtu pārliktni, atcitoties, un tālāk jau Lizunovs mājas spēlē. Tā, un tagad var iegūt vārtus pēkšņi. Tagad aizmugures stāvoklis, bet kopumā tribīnēs norēģēja, jo tur Burzumā grūti saprast, bet no manas skata punkta, šis brīdis, kad sit, tas pats Puzirevskis. Un aizmugurē jau bija pēc tam Siderovam, kurš atradās pie vārtu staba, bet Puzirevskis aizmugurē neatradās. Lūk, šīs brīdis, un ja Puzirevskis būtu kā kārtīgs uzbrucējs trāpi. Toties vārtus no stūra skandē Supernova audzēkņi, un te vēl viena lieliska iespēja, kad vārtus gūs Supernova. Jā, bija iestājies tāds neliels pauzes brīdis arī. Un, protams, ka karjeras laikā arī daudzas sezonas RFS vienībā. Un tad 24. gadā gan Liepāja, gan Daugavpils, bet tagad Grobiņā bumba lido garām vārtiem. Vēlreiz, jau otro reizi šī mačā pret Zuzina Rūdījums, Kļuškins, Baraviks. Tā jau veidojas tāda, jau gados jaunā Grobiņa pārvēršas par tādu rūdīto spēlētāju blici. Tagad nepārāk veiksmīgi, bumba vēl atrodas soda laukumā, un šeit paglābt Veisbuks norēģēja viņš un sitēja lomā Aleksa Jovanovičs, centra aizsargs no Serbijas, kurš debitē Grobiņas rindās. Viņš tika pie sitiena. Tas būtu sinhroni, tāds pats kā Andrim Treimanim. Ceturtais tiesnesis Vitalijs Spasjonnikovs. Un otrais puslaiks ir iesācies. Jo izskatās, ka nemaz nebija pārkāpums fiksēts uzbrukumā. Kaut gan neviens no Supernovas spēlētājiem krīta soda laukumā. Tagad izgāds viens pret vienu būs. Jā, skrien un glābj Veisboks. Super moments jau Grobiņas komandai. Un tas bija Milans Korrens. Tagad jau lekcija no Andra Treimiņa puses apzināties apklusu. Gribēju dzirdēt, kāda ir komunikācija. Jā, šeit Žuzē Martins lieliski izvirza Korrenu viens pret vienu. Bet Viljams Veisboks pretī iznāk un satuvinās ar uzbrucēju. Arturs Zuzins, es nepārskatos raugoties pāri visam laukumam. Šķiet, ka Arturs Zuzins būs kā pirmais futbolists, kuru metīs cīņā uz maiņu. Bet tikmēr Bambā ar roku šo pielabo, manuprāt, nepamana to Treimans. Ļauj pabeigt epizodu bumbu vārtos, bet, manuprāt, var ir jāskatās. Pagaidām vārti ir ieskaitīti. Paskatīsimies, Bambā arī nosina. Tā ir, kā viņš būtu bijis kārtībā. Man šķita, ka diezgan tāds redzam, viņš šo pielabo ar roku, bet varbūt tas bija Sāniņš. Pagaidīsim, nepagūs Zuzins iznāk pie 0-0 laukumā. Vārtus gūstam saimnieki. Saimnieki 59. minūte pret uzbrukumā, nevis nospiežot Sansensi un Bambā gūst vārtus. Pagaidām ir 1-0, bet ir jāpagaida, ko sacīs vārti. Vienmēr jāsina pārliecinoši, lai varbūt pierunātu tiesu. Grobiņas kreklā un virslīgā atgriežas Arturs Zuzins. Vai viņš saņems piespēli no Sirbu? Sirbu vārtu priekšā pagarinātā bumba un sitiens ar galvu. Tas gan bija Korrens. Korrens, šis beļģis. Flangā. Runa tikmēr. Varoņdarbs jāteisa Robertam Ozolam, jo turpina uzbrukt. Korrens atspēlē Baravikam. Baraviks. Ļuškins soda laukumā papēdīt varbūt. Nē, Gļebs atpakaļ. Tagad gan ir Aruna pie tālā staba, bet ne piespēle, ne sitiens. Varbūt vienkārši par arī prasmēm otrajā stāvā. Skadmanis te varētu piepalīdzēt, bet tagad citām punktā bumba. Uzbruka Grobiņā. Un Aruna izmana. Aruna sitiens un glābj Veisboks. Veisboks atkal liels šajā sezonā. Daudz palīdzējis Supernova komandai.
Ar ko turpinās savu spēli. Un šeit pie Skadmaņā tā nonāk Skadmanis. Cīņā 1-1, nav pats atkarotiņš. Līzunovs, tukši vārti, Līzunovs, 2-0. Vismaz pagaidām tā ir fiksēts. Arī šeit būtu jāpārbauda, bet Valerijs Līzunovs, kā nospēlē Supernova, nevis uz rezultāta sargāšanu, bet uz izgājienu 1-1. Un Kristers Skadmanis uznāk spoži spilti laukumā uz maiņu. Kā tur vēl Ozolu pamanījās Līzunovs apspēlēt un iedabūt bumbu vārtos. Manas redzes leņķa likās tā diezgan tehniski sarežģīti izspēlēt, taču perfekti. Valerijs Līzunovs vēl vairāk uzlabos savu gūto vārtu statistiku. Turpina viņš pa tām trepītēm kāpt augšā. Viņam 8. vārti virslīgā un vairāk nekā 8 ir tikai Daugavpils futbola audzēknis izceļas. Valerijs Līzunovs uzvar viņš gaisu. Un droši vien šī mača MVP, kaut gan arī Veisbuks kritiskos brīžos pavelka Supernova. Ļoti labā uzvara, arī teikšu tā diezgan kvalitatīva, ja kopā saskaitīt visus momentus.